Labdien visiem! Cik daudz mēs aizņemsimies gala beigās? Ja šobrīd varētu šķist, ka jau mēs esam aizņēmušies, mums jau valsts parāds maksimālais šie 19 miljardi noteikts, plus vēl pa 2 miljardiem gadā visticamāk, ka būs klāt katrā gadījumā 2023. kas mums ir budžeta deficīts. Un tad cik tālu mēs varam aizņemties? Liekas, ka aizņēmušies jau esam, tagad tā kā, viss, ja, bija tur Covid laiks, vēl kaut kas, varbūt vajadzēja, ja, vai nezinu, kas notika, ko tad tālāk? Aizņēmušies esam, tas ir beidzies, tagad ejam tālāk. Nē, te jau kungi ir iebūvējuši veidu, kā ļoti operatīvi ar mazu cilvēku iesaisti aizņemties vēl un vēl. Paskatāmies, kas mums te ir iebūvēts atkal interesants iekšā budžetā. Paskatāmies, jā, budžets tātad. Tātad likums par 2023. gada budžetu, jā, visi var atrast, iegooglēt titania.sm.lv, var tos dokumentus atrast. Tātad skatāmies, kas mums tur ir. Sākumā 33. pāns, apskatīsimies, te ir mums jau šie te 19 miljārdi, kas mums ir valsts parāds noteikts. Maksimālais, kā mēs zinām, tad maksimālais mums tradicionālu pārtop par minimālo 19 miljārdi ir jau šoreiz. Skatāmies, kas ir tālāk. Ir iespējams tāda ilūzija, ka, vesels cilvēku, milzīgs pulks saima balso un tas viss tā notiek. Nē, te viss ir ļoti vienkārši izdarīts jau saulēcīgi, lai var ātri un operatīvi. Vēl un vēl naudiņu. Skatāmies 60, tātad 4., 63. pāns iesākam. 63. pāns. Tātad mērķim. Tātad kāds mums ir mērķis? Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir paredzēti. Pirmkārt jau apropriācija, tātad 63 miljoni, tas ir tas, kas jau faktiski ir iebūvēts, ko valsts kasa ir tiesīgi izmaksāt šādiem mērķiem, ja? Bet kāds ir mērķis? Tātad Covid-19 infekcijas ierobežošanai, tātad apdraudējumu un tā seku novēršanai un pārvarēšanai pasākumiem un tur tātad šādi būs formulējumi visur tālāk katrā šajā te pantā, ko mēs apskatīsimies. Tātad ļoti izplūdes formulējums, principā zem tā var pabāzt apakšā jebkādus izdevumus, tur, principā, faktiski es arī šeit sēžot, var izdomāt kaut ko, kā es apkaroju Covidu vai tam līdzīgi, kas tur notiks mums arī tālāk, visas tās nākošās lietas, tā kā ļoti izplūdes definējums, faktiski izdevums, tur var ielikt visādus. Bet kas ir galvenais, kas ir interesanti tālāk? Otrajā sadaļā, ka finanšu ministram ir tiesības palielināt. Tātad, lai cīnītos ar Covidu šajā gadījumā, tā būtu citi gadījumi, palielināt 33. pantā noteikto maksimālo valsts parādu. Tātad pie šiem 19 jau miljardiem finanšu ministram ir tiesības aizņemties vēl. Tā mums sanāk. Aizņemties vēl, protams, formāli šeit ir valdības balsojums, kas mums ir 11 cilvēki. Ja, tur bez pārsteigumiem, vajadzēs aizņemties, visi aizņemsies. Visticamāk, vēl ir nodokļu komisija, bet tā mums ir pēc šajā valdības izkārtojumā. Es domāju, ka tā ir tāda formalitāte, ar to pat baigi neviens īpaši nerēķinās. Tad finanšu ministram ir tiesības mūsu valsts parādu palielināt vēl droši, mierīgi un tālāk. Kam vēl viņš var? Tieši tas pats copy-paste teksts pārkopēts. Mainās tikai kam. Šeit ir vairāk tādi punkti, vienīgā izmaiņa kam. Nākošais kam finanšu ministrs var aizņemties vēl. Ko mums visiem vajadzēs izdot, viņam uzdevums ir aizņemties. Tad viņš var aizņemties priekš energoresursu ārkārtēji pieauguma samazinājumu pasākumiem. Arī tāds formulējums, kur faktiski, jebko tur var ielikt apakšā. Pilnīgi jebkāds izdevums tur var ielikt, vai darbības, vai vienalga, kam var aizņemties naudu. Jā, tātad tās ir. Tam mēs varam vēl palielināt parādu. Tad vēl šeit ir Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumu īstenošanai, kur mums ir 95 miljoni jau ir rēķināti, bet tur mēs vēl varam palielināt valsts parādu un aizņemties vēl
lai nodrošinātu šos te Ukrainas civilizētāju atbalstu, jā, vēl lielāk. Tāds lūk mums ir, kā mēs vēl varam aizņemties. Nu, un tad mums, protams, ir slavenais Krievu nāk un tam līdzīgi, kurš mums ir pārtapis, tātad faktiski valsts drošības stiprināšanas pasākumiem, nu, kas arī faktiski var būt gandrīz vai jebkas, jebko mēs varam tā nosaukt, ko mēs darām. Kur ir šobrīd piešķirt 282 miljoni šobrīd, bet tieši tāpatās finanšu ministram ir tiesības palielināt valsts parādu, lūk, tālūk. Viņam ir tiesības mūsu visu vietā aizņemties, par ko nobalso šie 11 cilvēki valdībā, ministrs kabinets tātad, nu, un formāla komisija jau tur izsaka savu apstiprinošo, visticamāk, viedokli šajā sakarā. Nu, tāda mums, lūk, ir politika - aizņemties un aizņemties. Un tad tie, kas, teiksim, raksta dažreiz komentāros, nu, ko jūs tur visi, nu, ko tad mēs liksim vietā. Nu, šajā gadījumā pie šāda scenārija, nu, mums gandrīz vai kvalificējas jebkurš cilvēks, kurš kaut reizi dzīvē ir noformējis kredītu, nu, viņš jau kvalificējas premjerministra vietā, jo nekādus citus risinājumus tepat nav mēģināts izskatīt pēdējo gadu laikā. Kā ir problēma? Aizņemties. Pat budžetā jau ir ieplānots aizņemties, nemeklēt. Varbūt kaut kur ministrijās vajag samazināt izdevumus, varbūt kādi varētu arī neiztērēt visu budžetu, varbūt paskatīties līdzi, varbūt veidot kaut kādus uzkrājumus, varbūt samazināt izdevumus, varbūt saulaicīgi jau domāt uz priekšu, netērēt bezgalīgi daudz, jā, pāriet pāri, inventarizēt vispār savus tēriņus, meklēt daudz dažādu šādus risinājumus, kā to dara mūsu vietēji uzņēmumi katru dienu, lai spētu izdzīvot. Bet valsts līmenī, mūsu valdības līmenī ir tikai viens risinājums visam - aizņemties vēl. Tālūk, tik vienkārši viss notiek. Neaizmirstat padalīties ar šo video, lai informācija izplatās, cilvēki ierauga, sāk domāt līdz, pievienojās, izprot, nu vismaz, ja ne tagad, līdz nākošām vēlēšanām sāk saprast, kas mums vispār notiek. Facebook gadījumā spiežam share, TikTok gadījumā repost un piesakojieties, kas vēl nav piesakojušies šim manam profilam, šeit būs tādi video. Ik pa brīdim mēģināsim sameklēt kaut kādas interesantas lietas, ko mums varas pārstāvji cenšas ieslēpt jau uz priekšdienām priekš sevis. Tātad Facebook variantā jāizbrauc līdz manam profilam, jānospiež tātad like vai follow, atkarībā kāda zila podziņa jums parādīsies latviešu variantā, tātad patīk vai sekot, un TikTok variantā sarkana podziņa pie mana profila follow. Paldies, ka skatījāties, tiekamies vēlāk atkal. Atā.